trakā ziema. Šodien būs interesanti kraut ārā tās fūras, tāpēc, kad kas brauc ar forkliftu, tie zina, ka viņš īsti labi pa sniegu un ledu nebraucās, tikai spolējās. Tā kā būs piedzīvojumi, gan jau cerams, ka nenospolēs, nenogremdēs nekur, jo tur tajā teritorijā arī nav baigi labā, tā kā tur nav viss ar asfaltu, tur ir kaut kāda pleķīša ar betonu, kaut kas ar šķembu, un zem tās šķembas, man liekas, ir vienkārši melnzem, un ir vietas, kur viņš grimst nost. Tā kā brauc tagad uz darba, jāskatās, vai apkuras katls būs ieslēdzies no rīta, jo elektrība, kā jūs redzējāt, vakar izrubījās ārā, un arī apkuras katls, granulu katls attiecīgi arī izrubījās. Bet man viņš ir saprogrammēts, ka viņam vajadzēja 5 no rīta kā slēgties iekšā. Es pieļauju iespēju, ka, māza iespēja ir, kad viņam pieslēdzās klāt elektrība un viņš tā kā ierubījās no rīta. Bet redzēs, kolēģis jau ir tur, gan jau būs ieslēdzis, tad uzprasīšu, tagad braucu, dodos ceļā. Labrīt! Tā jā, katls man bija ieslēdzies no rīta, tā kā mana programmēšana darbojās. Tagad pieliku no rīta, likās, ka diezgan tāds nebija foršs, pieliku vēl stundiņu klāt, lai vēl agrāk ieslēdzās darbdienās. Tā kā tas būs izdarīts. Tagad jāšķūrēt sniegs. Bet ierasts atceļā darbnīcā sniegs šķūrēt. Traktors parasti brauc apsaimniekotais, bet te jau ir viss tā kā mūsu un pašam jāņem šķipeli. Un pārvākšanās prieki, ka, protams, visas snieglāpstas vēl ir vecajā darbnīcā. Tāpēc, cik var jāizlīdzās ar slotu, bet es domāju, ka šito te tūlīt piebraukās un viss būs slikti. Beigās ar slotu nemaz tik traki arī nav. Pagaidām, kamēr viņš tāds viegls no rīta, varbūt pat labāk sanāk, labāk notīrīt, ka mazāk paliek tieši ar forkliftam būs mazāk ko piebraukt. Bet, visā izmugurējā teritorijas netīrīšu. Es vēl iedomājos, ka te nesākās, ka pašvaldības policija saka, ka vēl priekš te mums jātīra. Tad to, lai viņi ņem kaut kāds traktors vai sētnieks pērka. Tā, un te šodienas pirmais darbiņš salikt plauktus. Pats savulaik šitos dizainēju, lai var sakārtot skrūves, citādāk viss stāv pa paletēm un vispār neko nevar atrast. Tad, kad skrūves būs izkārtotas, tad jau vispār darbs sāks iet divreiz ātrāk uz priekšu. Pagaidām tā, ka tu kaut ko izdari, kaut ko sagatavo, te 5 minūtes, un pēc tam 30 minūtes meklē, kur ir skrūves. Jo viņas viss ir kaut kur paletēs sakrāmēts iekšā, kastītēs, kaut kur apakšā, kaut kas jāpārkrāmē viss. Tā kā te jau viss būs sanumurēts pēc diametriem un būs daudz vieglāk. Nepagāja stundu vai cik tur, un pēc kaut kā jau sāk izskatīties. Laikam jāiet vēl sniegs patīrīt. Mēs jau domājam augšā uztaisīt tādu vēl otro stāvu, kur vēl kaut kāds no gala kaut kā tikt iekšā, un tad privātās mantas var saslēpt kaut ko glabāt. Tā ir forši, man liekas. Es pat neticēju, ka tas izdosies, bet īstenībā tas darbojās. Te vismaz es izšķūrēju. Tagad mēģināšu tur šķūrēt, kamēr viņš tāds, daudz pieblietējies. Tikmēr jau viņš iet, ka tas forklifts tiek uz tiem akmentiņiem, tad viņš iet. Mēģinām un dodam virsū. Tas ir jautri vienkārši. Pašam jautri un pašam interesanti arī. Dos virsū. Aiziet, skatamies, kā sanāks. Noteikti te jau sūdīgāk sanāk. Viņš kaut kā jāuzsāk viņam ir. Jāuzsāk braukt un tā jau iet. Šķūrējās. Lai var tur redzēt, diezgan labi sanāk. Palaidīs priekšvišķi zemāk. Un aiziet. Zemāk vajag. Nezinu, cik liela varēs uzstumt to kaudzi. Kā viņš nospolēs man. Sāk jau spolēties. Labi, man tajā viena roka grūta, es pabeigšu šķūrēt. Tā, sanāca diezgan labi ceļi šķūrēt, man liekas. Tas droši vien tāpatās nav pietiekami, lai varētu normāli braukt ar forkliftu, bet vismaz nav pa kupenām jābrauc. Jāaiziet uz mašīnu, jāpaņem ir
stiprinājums GoPro, lai varētu ielikt forkliftā klāt, tūlīt fūra kaut kad būs, lai var filmēt interesanto kontentu. Tā kā fūra vēl nav izbraukusi. Un pulkstens jau ir 12, izdomāju aizbraukšu, iečekošu šito vietējo Ulbroka stopiņu, kaut ko paēst jāpaņem, jo no mājām neko nepaņēmu šodien. Vakar Jolantei bija darba pasākums, tāpēc mums ģimenei bija makaronu un sviestmaizīšu diena. Tā. Kāds prieks, ka izšķūrāts tāds ceļš. Aiziet. Jābrauc. O, te pie topiņa ir arī Hesburgers, ir vilinājums. Vienīgi, ka pēdējo reizi es tajā Burger Kingā. Ot, es nezinu, vai jūs redzējāt to sēriju, man liekas, jūs vēl viņu neredzējāt. Vienmēr sakot, es Burger Kingā samaksāju 9 eiro par siermaizi ar kotletīti. Es labāk tomēr iešu topiņā kaut ko pastīt. Ūdeni jāpaņem dzeramo arī un tādas lietas. Jāiziet cauri, es šito veikalu vispār nezinu. Kur bija kaut kāds bulciņas, vēl kaut kas, kur kaut kāds gaļa svaigā ir. Paskatīšos, parādīšu jums, kā jāiepērkās pusdienā. Jā, te piedāvājumā būs šitas stendiņš tikai laikam šodien. Vai maizītes, vai pankūkas ar gaļu. Es arī nevaru uzsildīt. Jāpadomā, ko es izvēlēšos. Grūti izvēle. Salāts negribās arī ēst. Es te beigās visu dabūju tēju, un izrādās te arī mikrens stāv pie ieejas. Tā kā uzsildīši nebūs augsts pankūks jāēda. Tad diezgan labs veikals tad sanāk. Nu, šitas veikals man patīkam pārsteidz. Es vispār nenožēloju, ka es neiegāju tajā Hesburgerī. Šitas normāli 4 pankūks ar gaļu, silts un tējiņi. Tās būs daudz labāk nekā tās plastmasas bulciņas. Labi, man liekas, ka man te nāk īziņas, ka fūri jau sāk braukt. 30 minūtes laik paēst. Dakšiņu, protams, es neieliku somā. Vakar nomazgāju. Labi, ka nepaņēmu kaut kāds kartupeļs un mērķis un nebūtu kā ēst. Labi, būtu jāiet kaut kas jādomā, no ko kaut kas jātais. Pagaidām, kamēr tur nav uztaisīta tā virtū, tikmēr, vai atpūtas telpa iekārtot, tur iekšā arī nav baigi forši ēst, ko tur sēdēt kaut kādā stūrī, pie metāliem vai kokmateriāliem. Paēdīšu te mašīnā. Pirms fūras atbrauks vēl viena mazā mašīna metāliem, tā jāizkrauj. Gribās jau, lai šitas viss jau beidzās, jau lai viss ir pārvākts un varētu mierīgi gaidīt pavasari, darot kaut kādus darbiņus. Jā, bet pankūks uzsildījās, tas bija forši. Es tieši kaut kur biju redzējis, ka bija tajā pārtikas veikalā arī mikreni, ko var izmantot un no sākuma skatījos aizgāt tur pie gaļām, tur nav. Tur, kur tie visi šitie te līdzņemamie produkti, tur arī nav. Un jārā skatos, opā! Tā kā labi. Es te ielošos un tā jau tiekamies nākamajās ainās. Nost visu laiku nāca kaut kāds mants uz paletēm, tāds sapakots, un tagad šitās pēdējās visas atsevišķi salikts kaut kāds, tur jau bez mazajām rokām jākrauj ārā. Tāds čakars tas būs. Pagaid, šitas bija soliņš, kas mums ārā stāv parasti. Mēģināšu tepat ārā nolikt. Nenorakties kaut kur. Pa to sniega ir tik trikīgi, tik ātri var norakties. Uzreiz jau var sēdēt. Pīpmaņiem vietiņu uztaisīt. Pīpmans uzreiz jau varās mēģi zobos. Viss darīties. Viss var platīt. Tā. Labi, jāsaliek ragi šaurāk. Tas nav tas aparāts, kas viņus pats saliek. Uz topu bucām mātām izkast bija. Vēl kāds sūdi visādi. Tie pēdējie vēl jāstaču sūdi lielākā daļa.
to visu liek. Stulbākais jau, ka nav kur to visu likt. Tā darbnīca iepriekšējā bija 1000 kvadrātmetru, šitā jaunā ir 500 un mantas ir tikpat. Mēs tikai vienu konteineru izmetām ārā ar lietām. Tā kā, Uj, nekrītī, tikai nekrītī. Kā jūs tur ir? Labi var redzēt kaut ko? Kā es te vēdu? Cunduks! Varbūt man ārkārt grib redzēt. Kā es te sēžu un rullēju. Šitā te paies tagad man kā pusotras stundas, domāju, vismaz. Man pat nav ne jauksmes mazākās, kur lai šito visu aizved. Tik pārbāsts. Varbūt var redzēt sānos. Te viss ir ar mantām, abās pusēs viss ar mantām. Milzīgs angārs bez nevienas kolonas, bet viss piebāsts ar mantām. Es jau mēģinu kaut ko kārtot, protams, tu sakārto plauktos un tad jau ir mazāk, bet tas ir diezgan traki. Bet labi, beigās jau būs labi. Mājās arī parasti liekas, ka viss mēbeles ir izlikts, viss tagad tukšs māja. Tad, kad kaut kur pārvācies un saliec to visu vienā istabā, tad liekas, ka daudz tā tur es nevarēšu ar iebraukt. Viss labi, es te aizkraušu ciet te visas sejas jau. Tiks noslēgti. Pēdējie piekļuvas ceļi. Tad sāksies jautrākais. Tad būs vienkārši. Ja tu gribēsi kaut kādu mantu paņemt, tev būs kaut kas jāsakārto. Kādai citai mantai jāatrod vieta. Citādāk nekā. Tas piespiež strādāt nedaudz. Labi, es dod ārā atkal. Var tās trepes paņemt? Sagāzās man te viss. Kā jūs varbūt redzat, sagāzās. Tādā. Viņš tik izls ir. Tā, es zinu, ka es to paņemšu citādāk. Šitā būs vieglāk vest. Augšīts. Cerams, ka tās stīps izturēs tikai. Citādāk, ka pēc tam būtu vēl grūtāk. Šitā arī ir forklift strādāt, tā kā jūs redzat, kas nav. Tev visu laiku jāskatās ir uz tiem štruntiem te priekšā. Caur spraudziņām tikai var redzēt kaut ko. Viena skropīt jau pārplīsa. Man viņš te būs vēl trakās bedres. Man viņš jāieliek tur kaut kur zālē, lai viņš sapūst un pēc tam var nodedzināt dēļas un pēc tam nodot metālos, jo tā uzreiz mest ārā nevar. Tas ir līdzīgi tā kā bija tas joks par to, ka mēs ārā ēdienu nemetam, mēs ieliekam leduskapī, pagaidām, ka viņš sapūs un tad izmetam. Te ir līdzīgi arī, neko nedrīkst mest ārā, viss ir vajadzīgs un tā kā viņš sarūsē galīgi, tā beigās var izmest. Tad arī nevar. Tu vienkārši izmeti. Un pēc tam aizmirst, ka bija tāds. Tā kā labi, es te kraušos. Pataupīšu vēl bateriju, varbūt vēlākam laikam spolējās, rītīgi spolējās. Vai būs labi?
Drīz jau viss. Vēl pēdējie sūdiņi. Jānotik virsū. Nu jau tūlīt pēdējie nieciņi jāizskrāj. Tā jau jautra šitā forklift pastrādāt, pabraukāties, bet katru dienu es noteikti negribētu strādāt uz tādu. Tas būtu apnicīgi, bet tā tikpā vienreiz nedēļā vai vienreiz mēnesī izbraukt tā kaut ko pakrāmēt, tā ir forši. Tad augsts vai karsts. Te arī apkur šitam ir, bet baigi skaļi tas ventilators strādā. Tāpēc logu visu laiku vajag vaļā, tāpēc, ka vajag kādām pateikt, kas kaut ko tur piebīd vai kontrolē. Neko tā apkur vajag nedot. Kā kratās. Saka jau pēc kaut kā izskatīties. Vismaz šitas mazais pleķītis, bet pārējais ir aizkrauts tāpatās ar mēsliem viss. Godīgi sakot, man šodien apriedās. Jāsagaida vēl logu fūra ar metāliem, tie tur kaut kur sniegā jāsaliek. Tad jau mājās varēs braukt. Laiks arī vairs ārā nav tāds cerīgs. Es jau visu laiku cerēju. Nākamajā nedēļā soli vēl kaut kāds visu nedēļu plusos, domāju, vēl moc varētu pabraukt. Bet katru reizi, kad tu iznāc ārā, tev tā cerība nobeidzās, kaut kur pazūd. Es jau tagad skatos, domāju, man te tādas garas vēl lietas vedīs. Kur man vispār tās graut? Es viņus te nevaru izvest cauri, tas sanāca tā, kad es jau braucu, tajā forklift bija jāceļ pāri, tas žogam tā, ka iet gals un tad kaut kā varēja. Vai negribās? Man bija, prikals bija tāds, ka ar forkliftu bija milzīgas garas detaļas, ir pāri žogam pārcelts. Gals viens tajā brauc pa to šauro vietu un es domāju, ja viņš te nospolē, tad tu nevari ne tikt ne uz priekšu, ne uz atpakaļ, ne arī nolikt to mantu vairs zemē. Toreiz sagāju, bet es nezinu, vai es iesalu vai ne. Es te lādētāju aiznesīšu, padzeršos ūdeni kaut ko. Nav jau vispār arī vairāk nekāda entuziasma, bet, iedvesmas un viss pārējais jau šodien jau viss enerģija ir izbeigusies. Jā, tā kā kaut kā tikai kaut kā noeksistēs. Redziet, pateikšu tikai pulksteni. Man tik te sūta viss kaut kas vēl tur ir jāsaliek. 4 jau. Pulkstens ir 4 un nosteigāti ir 13,000 soļi, ja 12,999. Tā jau laiks beigais tāds. Ir tā kā ziema. Viss tāds balts, tālumā tur kaut kādi dūmi. Tā. Bet nav tā, ka man patīk. Tas gan ir fakts. Labāk saulītē kaut kur sildās. Labāk saulītē kaut kur sildās, galdu šortos. Sūta šito te, kā sauc, pīrānko lādu. Nē, man tie saldē negaršo. Kaut ko sūc, vienalga, ko sūc. Un priecājās. Labi, drīz jābūt tai fūrai. Es domāju, ka es no šitās fūras vairāk nefilmēšu, tūlīt būs tumšs, un tad jau kvalitāte arī sāk palikt draņķīgi filmēšanai. Kas vēl šodien laikam vairāk nekas tāds beigies nebūs, aizbraukšu pēc tam atpakaļ uz to darbnīcu, pārģēpšos, samēnīšu mašīnas, un tad viss, tad darbdiena beidzās. Tā, brašuls tumsā pilnīgākajā stāv. Absolūtākā tums. Cik ar tām lampiņām es te kaut ko redzēju. Bet tagad, nezinu, uz GoPro varēs redzēt kaut ko. Es izkrāvu ārā visus šos te visus metāls. Pa tums šito garo zilo draņķi. Bija tur jāceļ pār tam žogam, ko es pirms tam rādīju. Tāds, tiešām milzīgs viņš ir. Tagad pēdējais darbiņš jāiekrauj garie ragi iekšā busiņā ir. Lai varētu uzkrauties rītā ir vēl viena tāda neparocīga krava, ko vajadzēs atvest. Viss rītā pēdējā fūra. Viņa arī nebūs pilna, es domāju. Jāiet uz busiņu.
Ārā tik barga ziema, kā alumīnija drāts nolūza.